šodienas temats mums ir iracionāli skaitļi. Un jā, diemžēl tieši tā kā virsraksts mums saka, ar racionālajiem skaitļiem skaitļu kopas nebeidzas. Izrādās, ka ir vēl kādi skaitļi. Un, lai atrastu kādu piemēru šādiem skaitļiem, mēs ņemsim palīgā mazliet ģeometrijas. Un sākumā apskatīsim tātad kaut kādu taisni, uz kuras ir atlikts punkts O, un no punkta O, tas punkts A, šo mēs sauksim par manu vienības nogriezni. Tas būs 1. Šī vienība varētu būt kilometrs, metrs, jūdze, bet šoreiz es izvēlos, lai šī vienība būtu nogrieznis OA. Redz, tātad man ir kaut kāda vienība OA, un es gribētu atlikt punktu B tā, tik tālu, lai tas būtu, lai šis te OB būtu 7/4 OA. Tātad atlikt šeit nogriezni B, punktu B, lai šī nogriežņa garums būtu 7/4 vienības, 7/4 metra, 7/4 jūdzes, šoreiz 7/4 OA. Un lai to atliktu, lai man būtu OB 7/4 no OA, tad, protams, es ceru, ka jūs jau esat uz skaitļu asīm darījuši. Šis ir kaut kas līdzīgs skaitļu asī. Tā ir taisna, bet līdz skaitļu asī mēs vēl nonāksim. Tad uz šīs te taisnes vieglākais veids, laikam, būtu sadalīt OA 4 vienādās daļās, un no A vēl pa labi atlikt vēl 3 tieši tikpat garus gabaliņus. Šeit man ir 7/4 no nogriežņa OA, un tad šeit būs tas punkts 7/4. Un, ja es labi gribu, tad es tās 7/4 varētu arī izteikt ar decimālu daļu skaitli, un es tiešām gribu, tad tas izdalot sanāktu 1,75. Jeb, ja mēs gribam izteikt bezgalīgas decimāla daļas formā, tad varam pielikt nulīti periodā. Tad 1,75 5 ar 0 periodā. Ja, un šeit tātad B atrodas 1,75 0 periodā tālu no punkta O, ja vienība ir OA. Redz. Tagad apskatīsim vēl vienu piemēru, kur OB man būs, piemēram, 8/3 OA, 8/3 vienība. Tad trešdaļās sadalot 3 vienādās daļās OA un atliekam tā tālāk. Šeit kaut kur sanāk punkts B. Un, ja es viņu gribu izteikt decimāla daļā, tad es dalu 8 ar 3, ko mēs iepriekš apskatījām, un iegūstu bezgalīgu periodisku decimāla daļu 2,6 periodā. Jeb, ja es liktu precīzi pa 10 daļām šeit, sadalītu OA 10 daļās, tā. Ja es sadalītu OA 10 daļās, un šeit viss būtu līdz šejienai sadalīts 10 daļās, tad atkal sadalot katru šo te 10 daļu vēl 10 mazākās daļās, un tad vēl katru daļu sadalot vēl sīkāk, nekad nenonāktu līdz brīdim, kad sanāktu precīzi, jo visu laiku būtu 0,6, visu laiku mēs ietu 6 vienībām, un arvien sīkāk un sīkāk, un tā mēs varētu bezgalīgi turpināt, un nekad nenonāktu pie apaļu 10 daļu skaita, jo tā ir bezgalīgi periodiska. Decimāla daļa, kur beidzas kuras periods ir 6. Redz.
Un šie tā kā būtu racionāli skaitļi. Tur viss kārtībā. Racionāls skaitļus apskatām. Ja man šis taisno A, ja es viņu nosaucu par skaitļu asi, tad nekāda problēma. Varu atlikt 8 trešdaļas, varu atlikt 7 ceturdaļas. Pat ja tas sanāk bezgalīgi periodiski decimāla daļa, tas nekas. To atlikt es arī varu. Un, nu jā, tas būtu tāds jaukāks piemērs. Bet tad mums rodas problēma. Ja nu es gribu atlikt kaut kādu nogriezni, te man būs jāpazīmē, bet, diemžēl neesmu tas precīzākā izzīmētājs šajā programmā, bet es ceru, ka jūs man piedosiet, ka mazliet šķīvi. Tad uzzīmēsim kvadrātu, kura malas garums ir OA. Tātad man sanāk kvadrāts, kura malas garums ir šis te OA. Jā, šis ir kvadrāts. Un šī te sarkanā kvadrāta laukums mums ir, ja OA ir viena vienīga gars, un tad laukums ir mala kvadrātā ir 1. Un tagad OB es atlikšu sākumā ģeometriski, un tad mēģināšu saprast, cik tas tālu ir. Es sākumā uzkonstruēšu šī te kvadrāta diagonāli. Uzzīmēšu kvadrāta diagonāli, un tagad es gribētu atlikt uz šīs taisnes šo diagonāli. Punkts. To mēs varam izdarīt. Es ceru, ka jūs atceraties, izmantojot cirkuli, vilktu. Ja es vilktu riņķa līniju, kuras rādījums ir šīs te kvadrāta diagonāls garums, tad es nonāktu vienā brīdī šī riņķa līnija krustotu šo taisni šeit, un šis te attālums no O līdz šai te vietai, līdz punktam B, ir tāds pats kā kvadrāta diagonāli. Man tāds šķība sanāca, te es mēģināju tādu riņķa līnijas loku uzzīmēt. Nu redz. Un ja man ir šeit punkts B, tad, un te sākās tā interesantākā daļa. Es uzzīmēšu šeit kvadrātu, kura mala ir tagad tā sarkanā kvadrāta diagonāla. Un iegūstu šādu te lielu šķību kvadrātu. Un šis te zaļais kvadrāts, tā interesantā īpašība ar zaļajam kvadrātam, ko var izdomāt, ir, ka zaļā kvadrāta laukums ir tieši 2 reizes lielāks nekā sarkanā kvadrāta laukums. To var izdomāt, ja sadala zaļo kvadrātu šeit 4 vienādos 3 stūros. To vienādību arī var pierādīt. To jūs varat patstāvīgi izdarīt. Nu, man šeit ir 4 tādi vienādi 3 stūri, un šeit man ir 2 tādi vienādi 3 stūri. Pietiekami izdarām. Nu, tātad, tas, ko es iegūstu, no tā secinu, ka zaļā kvadrāta laukums ir 2 reiz lielāks nekā sarkanā kvadrāta laukums. Un tā kā sarkanā kvadrāta laukums ir 1, tad zaļā kvadrāta laukums būs 2. Nu redz. Un kā mēs rēķinām kvadrāta laukumu? Protams, tas ir kvadrāta malas garums kvadrātā. Un tā kā nogrieznis OB ir kvadrāta mala, tad OB kvadrāts man sanāk šī zaļā kvadrāta laukums, jeb OB kvadrāts ir vienāds ar 2. Tātad OB, jeb attālums no O līdz B, ir kaut kāds skaitlis, kura kvadrāts ir 2. Un, ja šī skaitļa kvadrāts ir 2, tad,
ja mēs mērīsim šo skaitli, un ir veidi, kā to var izmērīt, tad, ja mēs mērīsim šo skaitli OB, tad mums veidosies bezgalīga neperiodiska decimāla daļa. Ja gribat, varat kalkulatorā to kādreiz atrast, tad, kad iemācīsieties, kā to pierakstīt, bet principā veidosies bezgalīga neperiodiska decimāla daļa, un tā īsti interesantā lieta ir tas, kas izriet no pagājušās reizes. Atcerieties, jebkuru racionālu skaitli var izteikt kā bezgalīgu periodisku decimālu daļu. Racionāls skaitlis vienmēr būs izsakāms kā bezgalīga periodiska decimāla daļa. Bet šis skaitlis OB, kura kvadrāts ir 2, un mēs acīm redzam, ka tāds skaitlis eksistē, jo šeit ģeometriski konstruējot tiešām ir atlikts kaut kāds attālums OB, tad redz, šis skaitlis, kura kvadrāts ir 2, nebūs periodiska. Un ja nebūs periodiska, tad nebūs racionāla. Pierādījums gan ir otrāds. Un to pierādījumu arī ātri apskatīsim. Kā var pateikt, ka tiešām OB kvadrāts, kas ir 2, tad OB nebūs racionāls skaitlis. Un pierādījums ir sekojošs. Ja man ir kaut kāds skaitlis, kura kvadrāts ir 2, tad tas, ko es gribu pierādīt, šeit ir mans apgalvojums, ka x nepieder racionālo skaitļu kopai. X nepieder Q. Tā ir tāda šķības vītra sanākus. Ja? Tas ir nosvītrot piederības zīme. Tātad, ja x kvadrāts ir 2, tad es saku, ka x nepieder racionāliem skaitļiem. Un pierādīsim pieņemot pretējo. Tātad pieņem, ka īstenībā x pieder racionāliem skaitļiem. Ja pieņemam, ka x ir racionāls skaitlis, tad jāatcerās, ka jebkuru racionālu skaitli var izteikt kā vesela skaitļa dalījumu ar naturālu skaitli. Tātad x ir m dalīts ar n, kur m man ir vesels, tad m man ir vesels skaitlis, un n ir naturāls skaitlis. Tātad es pieņemu, ka x pieder racionāliem skaitļiem. Ja x pieder racionāliem skaitļiem, tad viņu var izteikt, kā x ir m dalīts ar n. Un tā man būs nesaīsināma daļa. Ja tā būtu saīsināma daļa, tad es viņu saīsinātu līdz brīdim, kad iegūtu nesaīsināmu daļu. Ja tātad šis te x ir m dalīts ar n, esmu iegūs izteicis kā nesaīsināmu daļu. Vienmēr to var uzrakstīt kā nesaīsināmu daļu m dalīts ar n. Un šeit x kvadrāts vienāds ar 2, tad x vietā varam ielikt šo m dalīts ar n. Ja? Tā es pierakstīšu varbūt te uzreiz, jo tas mums vēlāk būs noderīgi. Nesaīsināma daļa. Nesaīsināma daļa. Ja? Tātad es esmu pierakstījis x kā nesaīsināmu daļu m dalīts ar n. Un tagad turpinām pierādījumu. Tagad sākotnējā dotajā vienādojumā x kvadrātā ir 2, es x vietā ievietošu m dalīts ar n. Tātad m dalīts ar n kvadrāts ir vienāds ar 2. Tas nozīmē, ka m kvadrāts dalīts ar n kvadrātu ir 2. Un tas savukārt, protams, nozīmē, ka m kvadrāts ir 2n kvadrātā. No šī te iegūtā vienādojuma, ka m kvadrāts ir 2n kvadrātā. Tad n bija kaut kāds naturāls skaitlis. Un neatkarīgi no tā, vai n ir pāri vai nepāri, tā kvadrāts var būt arī pāri vai nepāri, bet to reizinot ar 2 mēs iegūsim pāri skaitli. Tātad 2n kvadrātā ir pāri skaitlis. Ja 2n kvadrātā ir pāri skaitlis, tad m kvadrāts ir pāri skaitlis. Tātad no šī man seko, ka m kvadrāts ir pāri
skaitlis. Un, ja m kvadrāts ir pārskaitlis, tad, protams, nepārskaitli reizinot ar nepārskaitli iegūstam nepārskaitli un pārskaitli ar pārskaitli reizinot iegūstam pārskaitli. Līdz ar to arī pats m man ir pārskaitlis. Un, ja m ir pārskaitlis, tad zinām, ka jebkuru pārskaitli varam izteikt, kā m ir 2 reiz kaut kāds vesels skaitlis. Tātad m ir 2 k, kur šis te kaut kāds k vienkārši ir vesels skaitlis. Jebkuru pārskaitli var izteikt kā 2 reiz k. Ja? Nu redz. Un tagad es gribētu šo te iegūto vienādojumu ievietot iepriekš šeit m vietā. Tagad es iegūstu, ka 2k kvadrātā ir 2n kvadrātā, jeb 4k kvadrātā ir 2n kvadrātā. Tagad abas puses ar 2 izdalām, iegūstu, ka 2k kvadrātā ir n kvadrātā. Šeit vajadzētu redzēt, ka ļoti līdzīgi kā iepriekš, otrajā punktā, no šī man seko, ka n kvadrāts ir pārskaitlis, un ja n kvadrāts ir pārskaitlis, tad arī pats n ir pārskaitlis. Nu, un te mēs nonākam pie pretrunas problēmas. Ja m un n ir pārskaitļi, tad m dalīts ar n ir saīsināma daļa. Ja? Jo, ja abi divi ir pārskaitļi, tad varam ar 2 saīsināt daļu. Un ja tā ir saīsināma daļa, tad iepriekš šeit mēs apgalvojām, ka tā ir nesaīsināma daļa, esam ieguvuši pretrunu. Un pretruna mums rodās, tā kā visi pārējie secinājumi bija pamatot. Un vienīgais pieņēmums mums bija, ka x ir racionāls skaitlis, tā kā mēs pieņēmām kaut ko un izrādījās, ka tad rodas pretruna, jeb tas noteikti nav patiesi, tad no tā mums seko, ka x nav racionāls skaitlis. Jeb šis te attālums OB, ja atkal atgriežamies pie šī te ģeometriskā piemēra, attālums OB nav izsakāms kā bezgalīga periodiska decimāla daļa. Nu tā. Nu, un šādu punktu ir vairāk kā tikai šis te OB. Ir arī 3. Ir arī, un šo es parādīšu, bet jums mazliet pagaidām par sarežģītu tas veids, kā atrast, kā rēķināt to skaitli. Ir arī tāds populārs skaitlis pi, kur arī šeit mēs redzam uz skaitļos, es varu ilgi pietuvināt un precizēt un tā tālāk, un šīs daļas paliek arvien sīkākas un sīkākas, ar precizitāti kā palielinās, bet tāpat tās nekad nebeigsies un būs bezgalīga un neperiodiska. Nevienā brīdī neparādīsies periods. Nu redz. Un tā par šo te ģeometrisko piemēru diezgan līdzīgi arī definē jaunu skaitļu kopu. Tātad, ja tagad man ir skaitļu as, uz tās ir koordinātu sākuma punkts, un tātad nogriežņu garums mērot ar decimāldaļām, mēs jebkuram punktam uz šīs koordinātu ases varam piekārtot bezgalīgu decimāldaļu. Un otrādi,
jebkurai bezgalīgai decimāldaļai varam piekārtot konkrētu punktu uz šīs te koordinātu ases, ņemot atkal šīs te vienības OA un skaitot, cik viņas līdz šim punktam aiziet. Nu redz. Un pievienojot visiem šiem te pozitīvajiem punktiem, pievienojot tiem pretējos, jeb tipat tālus tikai otrā virzienā no koordinātu sākuma punkta un pašu nulli, tad mēs iegūstam tā saukto reālo skaitļu kopu. Reālo skaitļu kopu. Šo kopu apzīmējam ar lielo R. Un šī skaitļu kopa ietver gan racionālos skaitļus, gan arī tādus, kādus te iepriekš apskatījām, kā bija punkts B. OB garums bija neracionāls, jeb iracionāls skaitlis. Tā ir iracionālo skaitļu kopa. Tad reālo skaitļu kopa ietver gan racionālos, gan iracionālos skaitļus. Un tātad bezgalīgas decimāldaļas man var būt gan periodiskas, gan neperiodiskas. Periodiskās decimāldaļas man izsaka racionālus skaitļus, jo atcerieties, ka jebkuru periodisku decimāldaļu var izteikt kā racionālu skaitli, jeb kā m te līdz ar n. Bet tātad tas ir periodiskās. Bezgalīga periodiska decimāldaļa. Tā būs kaut kāds m līdz ar n, jeb racionālais skaitļi. Un ir atlikušās, kuras ir neperiodiskas, un visas neperiodiskās decimāldaļas izsaka, kā ir iracionālais skaitļi, un reālo skaitļu kopa sastāv no racionāliem un iracionāliem skaitļiem. Iracionāliem skaitļiem nevajag vienmēr iet tik sarežģīt, kā es šeit gāju, lai atrastu to divnieku. Varam iedomāties arī vienkāršāku piemēru. Tad viss, kas man ir vajadzīgs, ir, lai nebūtu periodiski. Un, vienkāršākais piemērs. Es vienkārši rakstu. Tad man vajag kaut kādu skaitli, kas ir iracionāls. Un tad vienkāršākais piemērs būtu apskatīt tādu skaitli, kur, teiksim, 3,01, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, un tā tālāk. Ar katru reizi es pielieku vēl vienu nulīti šeit starpā. Periods nevienā brīdī neparādās, tad tas ir iracionāls skaitlis. To pašu var, teiksim, mīnus 5,02, 0,022, 0,00222 un tā tālāk. Atkal it kā kaut kāda sistēma te realizēs, bet nekurā brīdī nekāds periodiskums, ja periods neparādās. Tad šis arī ir iracionāls skaitlis. Tātad iepriekš minētais skaitlis pi ir iracionāls un tā tālāk. Tātad reālie skaitļi ir visi tie skaitļi, kuriem var piekārtot punktu uz koordinātu asis. Šodien tad tas arī viss.